Un tagad iedomāsimies tādu scenāriju. Ir kāds turīgs Latvijas kapitālists, kas 20. un 30. gados ir sapelnījis ārkārtīgi daudz naudas un bijis pietiekoši apsviedīgs, lai 30. gadu pašā beigās visu pārdot, savus mežus, rūpnīcas, laukus, visu pārējo, un šo īpašumu atstātu mantiniekiem uz priekšu, un pēc tā laika civil likuma, kas ir arī šo laiku civil likums, uztaisīja mantojumu, kad kādam cilvēkam pēc 4 vai 5 paudzēm, pēc 100 gadiem pienāksies viss mans kapitāls. Šo mantojumu aizved uz kādu Šveices vai Londonas advokātu biroju, un pēkšņi, piemēram, man ir atnākusi vēstule no šī biroja, kad man ir materializējies vai stājies spēkā mantojuma līgums, ar kuru es esmu tiesīgs saņemt visu to kapitālu, kas man 30. gados bija mantots. Scenārijs 1. Mans vectēvs būtu ieguldījis visu Latvijas valdības obligācijās vai Latvijas uzņēmumu obligācijās un akcijās, kas bija tajā laikā izdotas, vai izveidojis kādu plašāku portfeli, kur viņš bija ieguldījis Latvijas, Lietuvas, Polijas, Čehoslovākijas un Vācijas akcijās, un šo akciju portfeli faktiski mantojas man uz šodienu. Vai viņš vienkārši būtu aizgājis pār to visu naudu, ieguldījis zeltā, salicis visas zelta provas, visas zelta apliecinājumus, ka tas zelts ir tāds, kāds viņš ir, ielicis viņu seifā, seifā aizvedis kaut kur turēs gulbenes, nezinu, pie leisciem, kādā lauku mājā, un vienkārši apracis viņu zem kādas klēts. Un vienkārši tajā mantojuma līgumā parādīs konkrētas lokācijas un seifa atslēga. Kurš no šiem 2 ieguldījumiem man būtu šodien bijis labāks? Protams, ka zelts.